Sveiki, diemžēl es šoreiz filmēju ar savu telefonu mazo kameriņu, jo fotoaparāts diemžēl izlādējās. Jā, tā ir Ilvija, kas atkal mēdās, kā vienmēr un kā visur. Un jā, reku brālis mēģina tagad pamēģināt nofilmēt vai nofočēt, es īsti nesaprotu. Parādīt. Bet domu jūs sapratāt. Voilà. Reku mūsu principālu vakariņas. Garšīgi. Iezūmējam. Izzūmējam. Brālis ar filmē? Jā. Jā? Forši. Kāpēc tu neko nesaki? Tu jau runā. Nu labi, nu viņš arī saviem skatītājiem teikt. Upsīs, piedod! Šito Ilvija. Jā, šito Ilvija veda. Šito Jūras veda. Redzat, kāda ir starpība starp Lielāk. vienkārši braucējiem? Jā, un rekur arī brālim izlādējās, viss ir ārā. Tā pa kārtīgo šoreiz. Šeit mums ir Šandī de Cruz Campo. Tas ir alus ar ko viņš ir? Ar citronu. Ar citronu. Vai glabā štēli. Īstībā es ieteiktu jums pamēģināt alu ar fantu. Naranha. Apelsīnu fantu. Nē, labāk ar citronu. Nu, arī ar citronu, starp citu, jā, ir ļoti labi. Un ir visumā baigi garšīgi. Nu, pagaidi, es drusciņi. Tātad mēs šeit, lūk, esam tagad Pasaules mala. salīdzinoši netālu no mājām. Tā ir pasaules mala, mēs viņu paši saucam pa pasaules malu, es piecelšos kājās, ko es arī tikko izdarīju. Tā ir Strūklaka šeit. Tālāk mums tur nāk viens mazs tiltiņš, pie kuras tūlīt jūs arī aizdīšu. Tālāk šeit, lūk, mums ir kalni. Es pieļauju, ka dēļ saules jūs īsti neredzat, tur kaut ko pagaidzi pamēģināšu piesekt. Jā, nu, tālāk te ir visādā apelsīnu lauks un reku mans smukumiņš stāv. Jā, mans ritens, Ilvija, jā, mans ritens. Un tātad mēs panākam mazlietiņ tuvāk. Es ceru, ka jūs saprotat, kāpēc es to visu daru, jo es vienkārši gribu, lai jūs redzat arī un dzirdat mani. Tik stulbs izklausījās, bet kas? Kā man te viss notiek, nevis, jo no bildēm īsti visu nevar saprast. Tātad es jums parādīšu vēl te. Šeit smuki mums nāk ūdentiņš, kas nāk ārā no šīs te Strūklakas. Un šeit apakšā zem šitā tiltiņa es mēģināšu jums parādīt. Lūk, šeit nonāk slīzēts ceļš. Nu, tāds nevis ceļš, bet celiņš mazliet. Reku tur arī kaut kādi neveiksmīgie skateri. Es pieļauju, ka jūs neredzat, bet nu nekas. Ko es vēl gribēju? Atvainojos par kvalitāti, bet man vajadzēja šo video vienkārši uztaisīt. Diemžēl, tiešām man ir ļoti žēl par kvalitāti, bet tā tas ir. Un lūk arī mūsu lielā ģimenes ēdāju grupa. Redziet, es pat latviski esmu mazliet aizmirsis runāt. Katrs ar savu pīci, Ilvijai kā vienmēr lielāka porcija. Jā. Labi, novēlat mums labu apetītu un tad tiekamies. Atā!